Sveiki, te Katrīna Runa, un šis ir podkāsts Manas tavas patiesības pārdomas. Šodienas pārdomas man ir par talismaniem un veidiem, kā mēs sev mēdzam aizsargāt, varbūt pat neapzinātā veidā. Un, ja es domāju par savu dzīvi, un vai es esmu pieķērsies kādam konkrētam talismanam, tad es varu teikt, ka vairāk nē nekā jā. Bet tagad, ja tīpaši šajā dzīves posmā, es par to esmu vairāk aizdomājusies, jo es jūtu, ka man prasās tādu kā simbolu, kas ir ar mani un kura spēku es konkrēti tikai zinu, vai arī ko te paskatoties uz to priekšmetu, kad man tas atgādina atgriezties savā centrā, vai arī, ka man sargā kāda augstāka enerģija. Un, ja es atceros savu dzīvi, tad man jau no mazotnes ir bijis tā, ka man maksimāli maz patīk tādas rotas lietas, vai rokas sprādzes, vai gredzeni. Un, ja arī man kaut ko uzdāvina, tad man patīk, kas ir tāds ļoti nemanāms, gandrīz neredzams, un kas man maksimāli netraucē. Bet ejot pa dzīvi tālāk, jau tādā pusauģa vecumā, un uzsākot jogu, tad man vienmēr fascinēja tie jogas pasniedzēji, kam bija ir tīpaši sievietes pasniedzējas, kurām bija rokas, kas pat skan ejot pa telpu. Un tajā mirklī man vienkārši likās ļoti sievišķīgi. Un es sapratu, man laikam tas īsti nedara, bet tā no malas man ļoti patika vērot, kad ir sievietes, kam patīk būt ar rotaslietām, un tad jogā, protams, ka tās ir īpašākas rotaslietas, tad vai nu ar skaņu, vai ir kaut kāda īpaša simbolu, vai ir īpaša akmeni. Un es esmu tā tikai to vērojis. Un tad pirmais tāds apzinātais simbols man laikam atnāca, kad es aizceļoju uz Indiju. Un tad man uzsēja tur tādu sarkano diedziņu, ko es jau zināju mazotnē, kad sarkans un uz tās kreisās, ja nemaldos, rokas, kas ir tuvāk sirdī, tad tas pret ļauno āci tas diedziņš aizsargā un pret ļaunām domām. Un kaut kad mazotnē es zināju šīs mājņticības, un kaut kad pat varbūt es esmu uzsējis to diedziņu, ka man skolā ir gājis sliktāk vai ka kāds man darīja pāri. Tad es uzsēju un tad domās ticēju, ka tas man varētu palīdzēt. Tāpat arī mana vecmāmiņa deva saspraužamu adatu un bija jāpiesprauž sev zem krekliņa tā, ka neviens neredz, un arī tur sava sistēma bija vai uz augšu vai uz leju, tā saspraužama adata ir, bet arī kaut kad esmu to darījis, tikai tādēļ, ka man kāds ir pateicis, ka tas strādā, tīpaši no ģimenes. Un tad es esmu, kaut kādas dzīves posmas saskārusies ar šo, un, piemēram, ar sarkano diedziņu tiešām nostaigāju diezgan ilgi. Un sākumā likās, man tas tā neietekmē, bet pēc tam ar laiku es sapratu, ka tam ir radusies kaut kāda nozīme, un es esmu piešķīris tam kaut kādu tādas aizsarga īpašības. Un tad man vienā brīdī tas diedziņš pārplīs, un tad man gan bija tāds sajūta, kā es esmu tā jau pieradusi pie tās it kā aizsardzības dēļ tā diedziņa, bet tas jau ir tīri varbūt mentāli un garīgi, ka tev ir tāds tā kā atgādinājums uz rokas, ka tu esi saistīts ar augstāku enerģiju, un ka tevi tā ikdienā sargā, bet tas simbols tā kā dod papildus tādu spēku caur atgādinājumu. Un tad es atceros, kad šis diedziņš man pārplīst, tad kādu laiku es vēroju veikalos tos sarkanos diedziņus vai kaut kādas sarkanās aproces, bet man īsti neuzrunāja, jo es sapratu, ka ja es to sienu, tad vai nu tad ļoti vienkārši to diedziņu es labāk uzsiešu, nevis pirkšu kaut kādu veikalā, jo man gribēs tomēr ar to nozīmi, lai viņam ir līdz tā tīrā enerģija. Un tad kaut kad man atnāca tāda sudraba podziņa ar sarkanu diedziņu, un tas bija labdarības pasākumu ietvaros, kad varēja nopirkt tādu sarkanu aprocīti vienā jūlēra izstrādājuma veikalā, un tad šī aprocīte bija kā simbols, ka tu palīdzi bērniņiem, un arī tad tu pretī dabū to podziņu, kas arī sargā tā kā tevi kopā ar to sarkano stingro diegu. Un man tā aprocīte bija ļoti ilga, man viņa bija ļoti, ļoti mīļa. Un tas bija man tāds kā simbols ilgāku laiku pieaugušā vecumā.
Bet tāda pienāca vai nu mans retrīts, vai es pat neatceros konkrētu dienu, bet es atceros, ka bija kaut kāds pasākums, kas ir saistīts ar jogu un sevis pilnveidošanu, bet kurā es piedalījos kā dalībnieks, un man šī aproce vai pazuda, vai kaut kas ar viņu notika, un es pirmo reizi tā kā nepārdzīvoju, jo es sapratu, ka viņi ir tā kā nokalpojusi savu laiku, un ka man tas vairs nestrādā. Un tā, līdz šim brīdim, es teiktu, man nav atnācis atpakaļ tāds cits simbols. Varbūt ir kaut kādas rotas ar īpašāku sajūtu, ko man dāvējuši tuvāk cilvēku, un tad viņas uzvelk uz konkrētu notikumu, kur man ir tā sajūta, ka man gribās uzvelkt tieši to rotu. Jā, bet tas nav tā kā ikdienas, un tad tagad es pieķeru sev pie domas, kad ir pienācis brīdis, kad tomēr ir tā sajūta, ka vajadzētu kaut kādu simbolu, kas man dod šo papildus sajūtu vai savienošanos ar augstāku enerģiju. Un tad šis simbols man pagaidām vistuvākais ir atnācis caur mandalu krekliņiem, kas ir mums studijā arī pieejami un ko Daiga ir zīmējusi. Jo tur ir tā kā Daigas dvēsele, kura caur meditāciju ir radījusi šo skaisto mandalu, un katrai mandalai tur ir sava nozīme, plus arī katrai mandalai savu krāsu. Un katra ir unikāla. Un tad man ir atnācis šis mandala krekliņš, gaiši zaļā krāsā, kas zaļa nozīmē mīlestību, un tad Daigas aprakstā vēl tur ir vēl dziļāks tas skaidrojums tieši tai konkrētajai mandalai, un tad es sapratu, šī mandala man atbilst, bet viņa ir vairāk tā kā tas krekliņš, kur es uzvelku, kad es daru savu darbu, manu jogas darbu vai meditācijas darbu vai vadu kādu ceremoniju, jo man liekas, tas krekliņš man tā kā iedod arī šo papildus savienošanos ar augstāku enerģiju, un tad man jau piedomājot un uzvelkot šo kreklu, liekas, kad es esmu savienojusies un esmu gatava dot citiem. Un tas ir tāds skaists simbols, kas man šobrīd palīdz. Bet, ja runājam par rotām, tad rotas šobrīd es izskatu un vērtēju, un man ir jau kādu laiku kaut kādi savi favorīti internetā. Bet arī es jūtu, ka es nevaru sasteigt to lēmumu, jo man vajag to pārdomāt un tiešām tā kā izjust, kurš ir tas simbols un kādēļ man viņu vajag un kādēļ tieši tā kompānija. Tā kā sajust caur savu sajūtu, lai nav tā, ka es vienkārši nopērku pirkšanas pēc un tāpēc tam nevelku vai nesajūtu to rotu. Tad mans jautājums jums ir, kā jums ir ar tādiem talismaniem vai simboliem, kas jums ir ikdienā ar jums? Vai arī jums ir līdzīgi kā man, kad ir maksimāli vienkārši rotas, un jo mazāk, jo labāk, bet varbūt ir tā sajūta, kad kaut kur dziļi sirdī ir tā sajūta, ka tomēr mēs varētu spērt šo soli uz priekšu tam talismanam, simbolam un kaut kā sevi iepriecināt ar šo un tiešām kaut ko ieguldīt to naudu vai to savu enerģiju, dabūjot pretī to enerģiju, kur tieši jūs vēlaties vai kur jums varētu palīdzēt konkrētajā dzīves posmā. Man liekas vispār, ka tagad katru reizi, kad es aizēju uz jogas nodarbību, prasu, kā jums šī nedēļa vai kā jums šī diena. Un katru reizi ir pretī, kaut kas ir gaisā vai kaut kas nav ar tām planētām. Un es jūtu, ka īstenībā agrāk bija tā, reizi tur 2-3 mēnešos kaut kāds īpašais pilnmēnesis, bet pēdējā laikā ir tā sajūta, kad kad visu laiku kaut kas ir gaisā un kaut kā nav tā kā agrāk. Acīm redzot, mēs esam iedomājušies, ka vajadzētu būt tā kā agrāk, bet tā dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Mēs jau redzam arī pēc ziņām pasaulē vai pēc notikumiem apkārt. Un man vēl pašai nesen bija pie mājas tāds kriminālais notikums, un es te dzīvoju savā burbulī. Man liekas, ka pasaule ir tīra un skaista, man apkārt ir tik jauki cilvēki. Un tad tu redzi to realitāti, vai arī painteresējies par to realitātes dabu, un nav tik skaisti, vai ne? Un tā ir daudz dažādas enerģijas mums apkārt. Un man liekas, ka mums jāpieņem, acīm redzot, ka pasaule ir mainījusies, un ka tagad ir tā jaunā realitāte, kurā mēs dzīvojam, un kad nevis kaut kas ir gaisā varbūt, bet
vienkārši tā tagad ir. Un ka vēl vairāk ir jādomā, kā par sevi parūpēties, kā var sev samīļot biežāk un varbūt darboties citādāk. Un tad es pieļauju, ka šajā brīdī, šis simbols, katram savs, varbūt arī varētu palīdzēt, palīdzēt kā atbalsts ikdienā, kā atgādinājums, ka mēs varam savienoties ar augstāku enerģiju, tad, kad mēs to vēlamies, un vēl kā atgādinājums, ka mēs neesam vieni, un ka mūs vada kāda augstāka enerģija ikdienā, un tad, es novēlu jums atrast savu simbolu, vai arī padomāt, varbūt jums jau tāds ir, vienkārši izcelt vēl vairāk to, tā kā apzināties, ka mums viņš ir, un izmantot šo simbolu spēku savā labā, vai piedomāt biežāk. Un lai jums visiem droši, radoši un silti. Paldies, un tiekamies nākamajā reizē.